Šodien es jums parādīšu, kā izgatavot puķes grabuli savam mazulim. Tam būs nepieciešams 3 dažādu krāsu dzijas. Es izmantošu jārnāra džīns dziju. Būs šāds te koka aplītis, rimbulītis. Man ir 5,5 mm, bet var izvēlēties kādu sev vēlamo diametru. Kontrastu krāsas dzija, kas būs kā rindu atdalītājs. Tambora adata 2,5 mm izmantoju šai dzijai un skanošu bumbiņu 24 mm diametrā. Sāksim. Tātad sāksim veidot lapiņas, izgatavot lapiņas. Tādas būs nepieciešamas 5 un pirmā rinda ir 4 valdziņi iekš maģiskā apļa. Maģisko apli taisu šādi. Tātad ņemam diega galu, ar īkšķi aizķeram, pieturam un diegu vada apkārt pirkstiem. Tātad veido šeit krustiņu, vadat šeit un ar zeltnesi aizķer diegu. Tad griežam otrādāk, ņemam adatu, zem pirmās cilpiņas aizķerot otro diedziņu, valkam ārā un griežot, veidojas tāda kā cilpiņa. Aizķer šo te brīvo diega galu un valk ārā. Tātad, man nelīdz galu, tātad ieķeram kārtīgi. Un šeit ir tas aplis, kurā būs 4 īsie stabiņi. Tātad, izņem šo diedziņu ārā, lai aplis sanāk tāds vienmērīgs. Un tātad, pirmais valdziņš būs, šeit te ir tas aplis, tad lieku iekšā adatu, aizķeru diegu, valku cauri, veido šāda cilpiņa, aizķeru brīvo diegu un izvelku ārā. Tas ir pirmā cilpiņa, tātad pirmais īsais stabiņš. Tad vēl šādus vajag vēl 3. Tātad atkal aplī aizķeram, izvelku ārā un cauri aizķer un cauri abām. 2 un vēl 2 atkal aizķer un ārā un 4. reizi aizķer un ārā. Tātad šeit var redzēt 4 cilpiņas, tad es ņemu šo te diedziņu, kas ir tas palikušais, un savalku. Šis veido šo te maģisko apli. Nesavalk pārāk cieši, jo tad būs grūti ielikt adatu tā kā tajā pirmajā cilpiņā. Tad otrā rinda sākas ar to, kad 2 vienkāršie stabiņi vienā tajā cilpiņā. Tas saucās inkrīs, jeb palielināšana. Tātad 2 pirmajā šajā te cilpiņā. Es lieku adatu iekšā, aizķeru diegu, izvelku cauri vienreiz, un tad atkal aizķer un ārā. Un vēlreiz tajā pašā cilpiņā iekšā, ārā un ārā. Šis te bija tas inkrīs stabiņš, ja palielināšanas stabiņš. Šādi vēl 3 reizes. Atkal nākamajā cilpiņā ielieku, aizķeru, izvelku ārā, atkal ielieku, aizķeru, izvelku ārā. Tagad ir 8 šie te vienkāršie stabiņi, tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ņemu šo te atšķirīgas krāsas dziju, lieku pie pēdējā valdziņa, pēdējā vienkāršā stabiņa, šādi te. Un tā es redzēšu, kur beidzas tā rinda. Un tā būs vieglāk skaitīt rindas. Tātad, trešā rinda ir atkal šie te inkrīs palielināšanas stabiņi. Sanāk 2 vienkāršie stabiņi vienā cilpiņā. Un šādi te kopā sanāk 8 reizes. Tātad aizķeru 1 un 2. Un šādi vēl 7 reizes trešajā rindā. Es pabeigus trešo rindu, kopā sanāk 16 šīs te cilpiņi, 16 vienkāršie valdziņi. Ņemu šo te atdalītāju un nolieku tā, lai pirms nākamās cilpiņas. Lai redz, kur beidzas rinda. Tātad 4. rinda ir 16 vienkāršie stabiņi. Sanāk, kad katrā cilpiņā pa vienam vienkāršiem īsiem stabiņam. 1, un šādi te 16 reizes ieliek, aizķer. Tā. Es pabeigus 4. rindu, ņem atkal šo te
atdalītāji pārliek uz otru pusi. Un 5. rinda ir 6 īsie stabiņi. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 un 2 atkal šie te increase, jeb palielināšanas stabiņi, kad 2 vienā cilpiņā. Tātad aiz vienas cilpiņas, ķer 1 un atkal tajā pašā 2 un nākamajā tieši tas pats. Ja šādi te izkrīt, tad mēģinam vienkārši ielikt atpakaļ tā, lai aizķer visus riedziņus mazos. Un atkal 1 un 2. Un atkal tātad atkal 6 īsie stabiņi, katrs savā cilpiņā. 1, 2, 4, 5, 6 un 2 šie te increase, jeb palielināšanas stabiņi, kad 2 vienā. 1, 2, 1, 2. Tad 5. rinda ir pabeigta, ņemu atkal šo te un pārlieku uz otru pusi. 6. 7. rinda ir 20 vienkāršie stabiņi. Sanāk katrā cilpiņā pa vienam vienkāršiem stabiņam. Un šādi 2 reizes, ir 2 rindas. Tātad es pabeidzu tagad 7. rindu. Un šo te galiņu, kas bija no tā maģiskā apļa, var nedaudz ciešāk tagad savilkt un nogriezt nedaudz īsāku, tā lai netraucē. Tātad nogriez īsāku un viņš paslēpsies iekšā. 8. rinda ir 6 īsie stabiņi. Pārlieku šo te otrādāk. 6 īsie stabiņi. Tātad 1. Un 2 samazināšanas, jeb dekrīs stabiņi. Tātad tas nozīmē, ka 2 šie te valdziņi tiks satamborēti kopā. Ņemu. Šiem te dekrīs stabiņiem ir dažādi tā kā veidi, kā to darīt, bet es to daru šādi, kad ir šī te cilpiņa, ir priekšējais tas diedziņš. Es aizķeru aiz priekšējo to vienu cilpiņu un uzreiz otru. Aizķeru diegu, izvelku cauri šīm te abām cilpiņām un atkal aizķeru diegu un atkal cauri. Šis saucās kā tas neredzamais dekrīzes, jo tad ir mazāki caurumi un tā kā viņu nevar tā tik ļoti pamanīt. Un tad atkal otro reizi, atkal tieši tas pats aizķeru vienu, uzreiz otru, diegu cauri abām cilpiņām un atkal aizķeru diegu un atkal cauri. Šie te, un atkal 6 vienkāršie stabiņi, īsie. Un atkal 2 šie te dekrīs stabiņi, jeb samazināšanas stabiņi. Tātad 1 un 2. 8. rinda ir pabeigta, kopā mums tagad ir 16 cilpiņi, 16 stabiņi. Atkal pārlieku šo te marķieru uz otru pusi. Un 9. rinda ir 8 dekrīs stabiņi, jeb samazināšanas stabiņi, kad 2 cilpiņas kopā. Tātad visi 8 reizes būs, kad cilpiņas 2 cauri un atkal cauri. Un šādi 8 reizes kopā šajā rindā. Tātad 10. rinda būs savienošana kopā, tāpēc šo te marķieru varu izņemt ārā. Vairs nebūs nepieciešams. Tad pārloku uz pusēm šo te lapiņu, tad viņa sanāk tāda plakana. Un būs kopā sanāk tagad ir 8 valdziņi, 8 cilpiņas, bet ar 4 īsiem stabiņiem būs jāsatamborē kopā abas šīs te malas, lai nebūtu šīs te caurums. Tas ir tā, kad pirmajā cilpiņā ielieku un uzreiz pretī, kas ir tai arī cauri, aizķer diedziņu, cauri, atkal tāpat šajā pusē aizķeru, uzreiz pretējā pusē aizķeru, cauri, un šādi, un 4.
šī te ir redzams 4 šīs te cilpiņas, 4 valdziņi. Tad es nogriežu vienkārši dzīvu nost un izvelku ārā. Šādas lapiņas kopā ir nepieciešamas 5. Tad, kad visas lapiņas gatavs, var sākt tamborēt zieda centru. Tam es izmantošu balto diegu, balto dziju. Un sāksim tāpat kā iepriekš ar maģisko apli. Pirmā rinda ir maģiskais aplis. Tātad apkārt, krustiņš, cauri, griežot, izvelk ārā. Un zieda centram būs nepieciešams 6 īsie stabiņi maģiskajā aplī. Ja lapiņām bija 4, šoreiz būs 6. Tātad 6 reizes. 1, 2, 4, 5, 6. Savelku šo te galiņu, ciet. Aplis ir gatavs. Šoreiz gan var tā ciešāk, tā lai nepaliek caurums. Tātad otrā rinda ir inkrīs stabiņi, jeb palielināšanas stabiņi, kad vienā cilpiņā ir 2 vienkāršie stabiņi. Tātad 1 un 1. Tātad pirmais ir gatavs un tā 5 reizes vēl. Kopā sanāk pirmajā rindā 6 reizes. Otrā rinda ir pabeigta, var vēlreiz pievilkt nedaudz ciešāk to maģisko apli. Tad ņemu šo te atkal šo te rindu atdalītāju, to diedziņu, un nolieku šeit. Otrā rinda ir viens vienkāršais stabiņš un viens inkrīs stabiņš. Šādi lēnām pieaudzē to apjomu tam riņķim. Un šādi kopā 6 reizes, tagad man vēl atlikušas 5 reizes. Tātad ir pabeigta trešā rinda. Ņemu šo te atdalītāju, pārlieku uz otru pusi. Ceturtā rinda būs 2 vienkāršie stabiņi un palielināšanas, jeb inkrīs stabiņš. Arī 6 reizes. 2 un inkrīs stabiņš, 2 vienā. Un šādi te vēl 5 reizes. Tātad esmu pabeigusi 4. rindu, un tagad 5. rinda būs vienkāršie stabiņi, apkārt sanāk 24 vienkāršie stabiņi. Pabeigusi 5. rindu, šo te atdalītāju atkal pārlieku uz otru pusi. Un tagad sākas tā daļa, kad pietamborēs klāt lapiņas. Sāksim ar pirmo. Tātad diegu pašu to pārliekam uz otru pusi. Ņemu lapiņu. Redzat, ka šeit ir tie 4 valdziņi. Es aizķeru šo te valdziņu. Es parasti daru tā. Parasti, ja tu aizķers tikai aiz tā valdziņu, viņš var būt tāds nedaudz vaļīgs. Tāpēc es parasti aizķeru vēl aiz kāda no diedziņiem. Šajā gadījumā rekur te atradu tādu skaistu diedziņu, aiz kura var tā aizķert viegli. Un papildus aizķeru aiz tā cilpiņas. Jo tas dos tādu vairāk kā drošību, un viņi būs tā kā stingrāk pietamborējusies. Šajā gadījumā es izvēlējos šādu metodu, nevis piešūšanas, tāpēc, ka tas ir nedaudz vieglāk, lai nav vēl jādomā par šūšanu un visu pārējo. Pietamborēt sanāks arī gan ātrāk, gan vieglāk. Tātad, pirmajā valdziņā es ņēmu šo te lapiņu, bija tas pamat valdziņš no baltās krāsas, no centra, izņēmu 2 valdziņus cauri un tā kā diedziņus. Bet to dara tikai sānos. Pa vidu jau tas tāpatās pietamborēsies kārtīgi, bet tie sāni jau tieši vaļīgāk, jo, piemēram, šajā pusē ir vispār diedziņš vaļā. Ja aiztamborēs tikai aiz tā, viņš jebkurā brīdī var atnākt vaļā. Tāpēc es aizķēru aiz 2, lieku pirmajā valdziņā, kas ir centram, iztamborēju kopā gan to pirmo valdziņu, gan ar to rozā, kas ir no ziedlapiņas. Atstāju to cilpiņu, aizķeru un otro reizi. Tātad, tagad ir otrā lapiņas cilpiņa, aizķeru aiz zieda nākamās cilpiņas. Šis būs nedaudz sarežģīti, bet
ar pirmo tikai, un pēc tam jau būs vieglāk. Aiz zieda, aiz centra, aizķer tiegu, izvelk caur abiem ārā, atkal aizķer un caur pamatu to valdziņu. Trešo reizi atkal tas pats, tas ir vienkārši tikai cauri tai cilpiņai, tas ir pa vidu vēl. Aizķer, izvelk ārā, aizķer, izvelk ārā, un te atkal ir tā gala. Tā lapiņas gala tā cilpiņa, tāpēc es atkal aizķeru kaut kur, kur vēl var aizķert tā ar to adatu tā kā pamēģina, kur vēl varētu aizķert. Re, kur te nedaudz zemāk skatos, kad ir brīvāks diedziņš. Bet es to dažreiz daru arī ar mazāku adatu, bet ja mazākas adatas nav, tad meklē kaut kā, kur aizķert. Es re, kur atradu. Tā. Nē, tur nē. Re, kur šeit te. Aizķers to diedziņu. Aizķēru. Redzat? Zemāk nedaudz vienu. Atkal aiz tās pamatcilpiņas. Nākamajā iekšā. Šo te no zieda diedziņu ieliek iekšpusē. Tad es aizķeru. Atkal cauri abiem. Un cauri tiem pamata. Un tad viņa šādi te pietamborēs tā lapiņa klāt. Uzreiz ņemu nākamo lapiņu. Atkal šis pats, kad man ir tas pamata, tā cilpiņa. Aizķeru aiz kaut kur maliņā, re, kur šeit maliņā man sanāca aizķert. Tad es ņemu šo te diedziņu. Un ļoti svarīgi tagad, tad šeit sāksies visgrūtākā daļa. Uzreiz nākamajā cilpiņā jāliek ir, bet ir jāizķer tas brīvais gals no iepriekšējās cilpiņas. Re, kur redzat, te ir iepriekšējā cilpiņa, nē, lapiņa. Un es aizķeru to diedziņu apakšā. Re, kur ir, tātad re, kur ir pamata. Re, kur ir no sāna. Re, kur ir tā, kas ir tā viena no 4 cilpiņām ziedlapiņai. Tad re, kur ir no zieda. Un re, kur ir brīvais gals no iepriekšējās ziedlapiņas. Aizķeram cauri visiem tiem. Un šo te galiņu iekšā. Un atkal cauri abiem. Galiņu pievelk tā, lai būtu nedaudz ciešāk tā pirmā. Un tad atkal 2 šie te ir, kas ir no tās brīvās malas. Aizķer, ieliek nākamajā uzreiz cilpiņā un tagad aizķer uzreiz abus diedziņus. Un tad šādi vajadzēs tos no iepriekšējām ziedlapiņām aizķert diedziņus kaut kādus 5 valdziņus katrai. Tā, lai ir tāda kā drošība, kad viņas ir vēl nofiksējies aiz šie te valdziņiem. Un atkal pēdējais, bet šajā gadījumā pēdējais ir tas, nē, paņemšu vēl. Paņēmu to pamatcilpiņu, plus vēl papildus vēl vienu cilpiņu, tā, lai ir drošāk un ir stingrāk tā pietamborēt klāt priekš zieda centra. Aizķeru šeit un atkal abus diedziņus. Šoreiz es uzliku to ziedlapiņu otrādāk, bet tam starpības nekādas nav, tāpēc uzreiz sanāca abi 2 diedziņi. Un tad es atkal viņus aizķeru un viss. Šie te no ziedlapiņām diedziņi ir gājuši 3-4 reizes, šim te ir vispār viss 4 reizes. Tad es viņus varu nolikt te iekšā un viņi netraucēs vairāk. Viņi nenāks nost, nebūs vairāk tādi vaļīgi. Un tā pietamborē vēl atlikušās 3 ziedlapiņas. Bet vienmēr ir tas, kad uzreiz nākamajā jau. Nav neviena atstarpe, ir uzreiz jau nākamajā, es tūlīt likšu nākamo ziedlapiņu. Trešo tā būs. Tagad pietamborēju pēdējo lapiņu. Un tad atkal aizķer aiz brīva cilpiņa, cilpiņa, brīvie diedziņi, cauri, cauri, atkal cilpiņa, cilpiņa, apliekam brīvos diedziņus. Cauri, un pēdējā ir cilpiņa, no kādas blakus, cilpiņa, cilpiņa. Palieku tādu garāku, tā, lai man nekas neizārdās, un tad paliek šie te brīvie diegi. Ja viņi tur pa 2, pa 3 kopā, es viņus vēl paņemu un vēl drošības pēc uz sienu mezglus.
Tā, lai tiešām nekas nekur neatnāk vaļā. Tīpaši, ja tā ir otra lieta, par to ir jābūt vairāk uzmanīgam. Tā, uzsēju mezglus un tos brīvos galiņus var nedaudz apgriezt. Tātad visas lapiņas ir pietamborētas, bet līdz rindas beigām ir atlikušas vēl pāris stabiņi. Bet tas nekas, tāpēc, kad tur sāksies šis te zaļais kātiņš, kurš aptīsies apkārtam koka aplītam, kā lai veidotos šis te grabulis, lai varētu viņu piestiprināt pie šī te koka riņķa. Tad šīs te vienkārši iztamborē kā parastās cilpiņas. 2, 3, 4, 5 un 6. Tātad atkal pavelk. Ja gribu tā kā apstāties vai ko, es iesaku pavelkt garāk, lai viņš nekur neizārdās un nav nekādas pēc tam problēmas. Tātad zieds pašlaik izskatās šādi. Melnā. Visas lapiņas ir pietamborētas klāt. Tad turpinam ar 7. rindu. Ņemu atkal šo te pārlieku uz otru pusi. Lai gan tagad jau var ļoti labi redzēt, kad lapiņa sāks, tad tā arī rinda sāks. Bet nekas. Atkal ir vienkāršie stabiņi viscaur apkārt. Tātad 24 īsie stabiņi. Tātad papēc 7. rindu, kur bija 24 vienkāršie stabiņi, pārlieku savu marķieru uz otru pusi. Nogriezīšu šo te balto atlikušo, lai netraucē. Tad šis ir tas brīdis, kad sāksies samazināšana, veidojot šo te zieda centru kā bumbiņu. Tātad būs 2 vienkāršie stabiņi un 1 dikrīs, kad 2 kopā. 2 vienkāršie, 1 dikrīs. Un tā 6 reizes. Bet pirms to sāk darīt, es ņemu šo te savu bumbiņu un es jau viņu ievietoju iekšā. Var to darīt pēc tam. Bet jāskatās tā, lai pietiek vietu, lai viņu varētu ielikt. Lai nav tā, kad viņi beigās tā kā, neielien tur iekšā un tad vajadzēs kaut ko rādīt ārā. Tad es ar vienu šādu te pieturu. Vienā pusē, otrā pusē un tamborēju tālāk. Tātad 1, 2 un dikrīs, jeb 2 kopā. Aiz pirmās cilpiņas. Cauri un cauri. Un šādi vēl 5 reizes. 8. rinda ir pabeigta. 9. rinda būs atkal samazināšana un būs 1 parastais stabiņš, vienkāršais un tas dikrīs, jeb 2 kopā. Un šādi atkal 6 reizes. Pēdējā rinda ir 6 šie te dikrīs stabiņi. Tātad, kad 6 reizes 2 stabiņi kopā. Tātad 6. ir pabeigts. Es izvelku šādu garāku diedziņu, nogriežu. Tad paliek šis te tā kā caurumiņš. To mēs daram tā, kad ir šie te 6 šīs te cilpiņas. Es ņemu, tāpat kā no tam dikrīs, ņemu ārējo cilpiņu, aizķeru un izvelku visu diedziņu cauri. Un šādi te apkārt visam aizķer, izvelku ārā pilnībā diedziņu. 3, 4, 5 un 6. Un tad vienkārši pavelk šo te diedziņu un viņš tā smuki aizveras ciet un vairs nav caurumu. Cit nav. Tad es šo diedziņu aizvedu nedaudz tālāk, izvedu cauri, nedaudz tālāk un tur, kur tas baltais centrs, ņemu blakus starp. Tā kā, kur ir valdziņi, var redzēt, kad rekord blakus uzreiz caurumtiņā lieku tam boradatu un izvedu tur, kur ir iznācis tas diedziņš, aizķeru, izvelku. Tādā veidā uzsienu mezglu.
aizķeru, uzēnu un sanāk kā mezgls. Nostiprināšu šis diedziņš vēl vienu reizi. Tad es ielieku kaut kādā, jebkādā vietā, izvedu tur, kur blakus uzreiz ir tas diedziņš, aizķeru un nogriežu īsāku galiņu. Un šo te galiņu paslēp iekšā kaut kur tamborējumā. Viņš nebūs redzams un nevarēs iznākt ārā. Tātad puķīte ir gatava. Un turpināsim priekš zieda kātiņa. Ņemsim zaļo diegu, ciju. Vienkārši skatāmies. Šeit te ir šīs te cilpiņas. Es jau tādas atbrīvoju tā, lai labāk var redzēt. Un tad aizķeram aiz šīs te pirmās cilpiņas. Ņemam zaļo diegu. Šādi te. Vienkārši es tur aiz abām pusēm. Un izvelk ārā. Izvelkot ārā, rodas šī te cilpiņa. Un tad šo te cilpiņu mēs aizķeram un izvelkam ārā. Un šādi sanāks izdarīt 5 reizes. 2, 3, 4, 5. Ir 5 šīs te vienkāršie stabiņi, 5 gabali. Tad šādi te 5, 5, 5, 5 būs vēl jāatkārto 10 reizes. Sanāk kopā, lai būtu 10 šīs te rindas. Sanāk pirmā jau ir, bet, lai sāktu nākamo rindu, ir jāuztais šī te gaisa cilpa, kas ir, jeb tas chain, kurš ir šajā cilpiņā. Mēs tikko iztamborējām šo te pēdējo vienkāršo stabiņu, 5. Bet es ņemu atkal diegu un aizķeru, un turpatās gaisā vienkārši uztaisu vēl vienu cilpiņu. Tas ir tā kā tāds bortiņš, un lai nebūtu uzreiz, nu tā kā 4, lai nevajadzētu atkal tajā pašā, bet tas tā uztais tādu papildus tādu apjomu viņam. Un tad atkal liekam šajā te 5. iekšā, bet es to uzmanīgi, lai aizķer abas divas tās ten diedziņus, abas cilpiņas, jo savādāk var sanākt tāds ļoti tāds caurumains. Un tad 1, abi 2, 2, 3, 4 un 5. Neskatieties to, kad šis te nav nekur piestiprināts, jo pēc tam beigās, kad tiks piešots klāt pie tā riņķieša, viņu satamborēs kopā ar šo te diegu. Tāpēc tas nekas. Tā atkal es pabeidzu 5. rindu un atkal gaisā cilpiņa, atkal griežu otrādāk un atkal 5 vienkāršie stabiņi. 2, 3, 4 un 5. Atkal gaisa cilpiņa un šādi vēl 7 reizes. Tātad es pabeidzu savu 10. rindu, bet es pietamborēju vēl vienu 11. rindu, jo ir nepieciešams, lai diegs būtu šajā te pusē, kad pārloka kopā, lai varētu vieglāk satamborēt kopā šīs te abas daļas kātiņam. Tāpēc tagad es ņemu šo te koka riņķīti, izlieku viņu cauri, visu diedziņu ārā. Tātad šajā cilpiņā mēs liekam adatu. Un rekur, tā kā ir otra puse, tas otra zaļā puse, un man jau ir valdziņš šajā te pusē, es rekur aizķeru to, kas ir no otras puses, tas pirmais valdziņš no 5, un ar savienojošo stabiņu satamborē kopā. Tas nozīmē, ka bez apmetuma, bez tā kā vienreiz, kad iztamborē vienkārši ieķer vienu, rekur šis būs tāds nedaudz sarežģītāk. Vienu aizķer aiz otra, šādi te. Tas pirmais jau ir aizķerts. Redzat, pirmais valdiņš ir aizķerts, rekur tagad aiz otrā aizķēru, aiz otrā, cauri, 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 bez vairākām reizēm, vienkārši uzreiz visam pataisno cauri. Ņemu trešo, aiz trešā, aizķeru, cauri, 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 aiz ceturtā, ceturtais,
cauri, cauri, cauri. Un 5. Šis saucamais slipstitch, kad bija abus savienojošais stabiņš, kad ir cauri, cauri, cauri. Uzreiz visiem 3 reizēm. Un tā, iestiprinam. Meklējam, kur ir šis te mūsu brīvais diedziņš. Tad šo te dažreiz var papildus, tāpat kā bija tam diedziņam, tāpatās arī papildus var uztaisīt vēl kādu šo te. Šādi es dažreiz daru, kad ir blakus es nolku. Šādi. Un izvelku cauri. Ir kā vēl papildus kā tāds bortiņš malā. Tad šajā te, redzat, ir šis te caurumtiņš, no kura nāk ārā šis te diedziņš. Es ielieku tieši tajā caurumtiņā to savu adatu. Izvelku blakus pēc iespējams tuvāk savam šim te zaļiem galiņam arī, kas ir otra puse galiņš. Izvelku, lai abi nāktu ārā, redzat, no viena. Un uz sienu mezgu. Vienu un vēl vienu drošības pēc. Pat var visus 3, vai super droši. Un šos te galiņus vienkārši ieslēp kaut kur ziedu centrā. Es viņus no sākuma pārbiedīšu uz citu caurumu, tā lai vieglāk viņus. Izņemšu te ārā. Tā. Viņš ar visu mezglu iznāk. Nekas. Tā ir te. Un tad es tagad nogriezīšu īsākus. Un atkal es ielikšu kādā citā, jebkurā caurumā. Un aizķer. Un izvelk kaut kur ziediņā iekšā centrā paslēpies ar diedziņš. Šāds te ziediņš sanāk beigās. Paldies tev, ka skaties šo video. Ceru, ka noderēs. Un ceru, ka, ja tu izmanto šo meistarklasi un izgatavo šādu te ziediņu vai ko līdzīgu, tad droši man raksti. Būs ļoti liels prieks skatīties, kā jums izdodas radīt pašiem savām rokām šādus skaistumus.